Sveiki! Vēl minūtīt līdz sākumam. Es skatos pēc tiem, kas jau ir pieslēgušies, un pēc tiem, kas reģistrējušies, un ka ir cilvēki, kuri vēl nav pieslēgušies. Vēl varbūt bišķiņu minūtīti pēc 11. sāksim, minūti vai divas, dosim iespēju pieslēgties tiem, kad uzlec paziņojums un tikai tad piespiež pogu pieslēgties. Un parunāsim par NIS 2 direktīvu. NIS 2 direktīva par to, kā noteikt statusu, vai atbilst statusam, kur skatīties, kā skatīties, tur daži datumi varbūt, kas ir vērtīgi zināt, un institūcijas, pie kurām vēl var vērsties, jo aizsardzības ministrija, kā piemēram, ir viena no institūcijām, kas ir šī jautājuma turētāji, tā es teiktu, un tad ir viens no kā saka, uzticams informācijas avotiem, tā varbūt varētu teikt. Tādā ziņā. Tā, sagaidīsim vēl. Es tā pieļauju, ka jūs mani dzirdat, jo, ja nedzirdat, gan jau, ka kāds rakstītu, bet varbūt var kāds, nezinu, čatiņā ierakstīt, jā, kā ar audio viss ir kārtībā, čatiņā vai Q&A arī var. Ir tā, ka jums mikrofoni ir izslēgti visiem pēc šī webināra, kā saka, settingiem, bet, ja jūs gribat kaut ko pajautāt vai pateikt, tad varat, es redzu, ka skaņu ir ok, varat čatā vai super, paldies, jau redzu atsaucību par to, ka jautājumu par skaņu. Ja jums ir jautājumi, tad rakstiet vai nu čatiņā, vai nu Q&A sadaļā. Tad es apstīšos šos jautājumus. Varbūt negluži tā, ka visu laiku viņus tā stāvēs vaļā, bet ik pa laikam es apskatīšos, un ja nu gadījumā aizkavēšos, tad atbildēšu pēc tam. Ja nepamanīšu uzreiz jautājumu, tad pēc tam atbildēšu. Tā. Skops, protams, ir uzņēmumi. Višķiem varbūt arī pieskaršos atšķirībām SMB un lielāku uzņēmumu, kā saka, atšķirībām, niansēm. Jo, tur ir prasībām var atbilst, jo segments atbilst, bet, rocības, kā saka, ir dažādi šādiem uzņēmumiem, un tad arī šis ceļš varbūt ir nedaudz savādāks. Tā. Ir tā, ka pāris minūtes ir dotas cilvēkiem, kas pieslēgas. Redzu, ka ir arī pieslēgušies arī vairāk nekā pirms brītiņa. Es domāju, sāksim, lai tie, kas ir laicīgi, lai tiem nebūtu, kā saka, nekavētu lieku laiku. Tā, sāksim ar to, jā, mani sauc Egils. Es esmu NotBaltic tehnoloģiju konsultants. Kopumā industrijā darbojos jau vairāk kā 20 gadus. Dažādās jomās, un pēdējos gadus jau par kiberdrošību vairāk tādā ziņā. Bet, cik par mani, ejam par tēmu. Tātad datumi, ja jau nosaukumā bija, ka tuvojās, tad šie ir daži datumi, kad jau ir jāiesniedz, tas ir, kad ir subjekts jānosaka, jāreģistrējās, ka es esmu atbilst un esmu jābūt šajā sarakstā, sauksim to tā. Tad ir pārvaldnieka noteikšanas informācija līdz nākamā gada vidum un pašreizējais novērtējums. Tas ir vienā datumā, kā jūs redzat. Bet ir jāņem vērā, ka tas nav vienas dienas pasākums, ne to pirmreizējo pašnovērtējumu nevar uztaisīt dienā, ne šajā gadījumā ir jādara tā, ka tas informācijas kiberdrošības pārvaldnieks ir jānosaka, un tad visdrīzāk, ka šī cilvēka atbildībās iet arī iekšā šīs pirmreizējās pašnovērtējums. Līdz ar ko to nevar darīt tajā pēdējā dienā, jo, ir jādod laiks šī sagatavot, un tas nav dienas vai nedēļas 2 jautājums. Protams, atkarībā no jau ieviestajiem risinājumiem un kā informāciju var savākt, bet, tas nav vienas dienas jautājums, tas ir vismaz pāris mēnešus, es tā domāju. Protams, atkarīgs no uzņēmuma izmēras, tā varētu teikt. Pāriem pie tā, kas ir jādara. Šie 6 punkti visdrīzāk būs visās vietās, kur tiek stāstīts par NIS 2 tā. Jo šis ir tāds standarta lietiņa, ka tev ir jāiepazīstās ar prasībām, jānosaka pārvaldnieks, minimālās prasības saprast, tad ir dokumentācijas jāsagatavo, kas ir nepieciešams, tad ir jāsagatavo procedūra, kā tiks ziņots par kibernotikumiem, kiberincidentiem jūsu vidē,
un jānodod šis pirmais ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums. Nu, tas ir darbības, kas ir jādara. Par iepazīties un saprast, vai jūs esat. Šeit es teiktu tā. Piemēram, redz, kur ir pati regula, paliksim viņu lielāku, bet regula pa lielam nosaka, kas ir jādara. Šeit ir gari un smalki aprakstīts, un arī tās apakšā ir, kur palika tā apakšā, redz, kur ir šīs jomas, jomas atdalītas, bet šis regula nosaka, ka mūsu šajā valstī ir jāievies šādas lietas. Un tālāk šis tiek ieviests no, tā sāksim augšas, šis tiek ieviests izpildot Nacionālo kiberdrošības likumu un vēl dažus citus regulējošos dokumentus. Viena no vietām, kur es personīgi vislabāk atradu, kas ir tāds kops, kas ir jāievēro tajā brīdī, ja jūs atbilstat, es pieskaršos bišķi vēlāk vienai aizsardzības ministrijas prezentācijai, bet arī šeit Nacionālās kiberdrošības likumā zemāk ir visi šie uzskaitījumi, tā kas mums tā subjektu identifikāciju un uzskaitas sadaļā. Svarīgo pakalpojumu sniedzējs, kur mums palika, tā. Tas jau ir par to subjektu kiberpārvaldību, bet uzskaite. Jā, šeit šajā gadījumā ir tie nosacījumi. Un, piemēram, kas man šķiet interesanti, ko es zinu, ka visdrīzāk ir vairāk, kas nav apskatījušies, ka arī tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojums sniedzējs. Jo tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojums sniedzējs, tas var būt tā plaši, ja jums ir internet veikals, pa lielam tas var iet zem šī punkta. Ja kaut kas tiek pārdots internetu, kā piemēram. Un es ieteiktu iepazīties ar šiem dokumentiem un saprast, vai jūs esat, jo tas ir tas pirmais solis. Ja nav skaidrība, vai es atbilstu, vai es neatbilstu, tad es iesaku pakonsultēties vai ar kādu cilvēku vai uzņēmumu, kurš piedāvā, piemēram, pakalpojumu prasību izpildēji, vai arī ar kādu no atbildības iestādēm, kā, piemēram, aizsardzības ministrija. Aizsardzības ministrija arī veic dažādas informatīvas prezentācijas sniedz, webinārus taisa, un šeit viena prezentācija, kas ir no viņu marta, un šeit bija ļoti smuki parādīts saistītie dokumenti par minimālajām prasībām. Un es iesaku, ja jūs atbilstat, tad, ja iet tālāk kaut kas ir šīs minimālās prasības, kas man ir jāizpilda. Tas ir par šo, kā saka, statusa noteikšanu, vai es atbilstu. Ir arī aizsardzības ministrijai NIS2 Ministry of Defense, mod.gov.lv. Arī ir šāda adrese, kur var pajautāt. Tas ir par to, vai man ir jābūt, vai man nav jābūt. Tas ir tas pirmais. Brīdī, ka jūs saprotat, ka es atbilstu, es eju šajās kategorijās, man ir jāreģistrējās, tajā brīdī jums ir jānosaka cilvēks, kurš būs šis kiberdrošības pārvaldnieks. Un tas ir cilvēks šajā gadījumā. Divas globālas pieejas. Vai tas ir ārpakalpojums, vai tas ir iekšējais resurss. Ja tas ir ārpakalpojums, tad tas ir atsevišķs saruna. Tur ir pakalpojums sniedzējs, kādā apjomā, cik daudz ir iesaiste, SLA tur definēta tiek šādā lietā, šādā jomā. Tā, es apstīšos, vai čatiņos vai Q&A kaut kas nav ienācis. Nav dotajā brīdī vēl nekas ienācis. Jā, bet ja tas ir iekšējais resurss, tad ir jau jāsāk bišķi plānošana. Kā piemēram, ir vajadzīgi risinājumi, ir vajadzīgs iekārtu aizsardzība, ir vajadzīgs, piemēram, ja ir mākoņu pakalpojumi, tas var atvieglot lietas. It īpaši, ja ir mazāks uzņēmums, jo parasti mazākam uzņēmumam SMB segmentā, small medium biznesos, infrastruktūra kā tāda nav tik pilnīga vai nav tik plaša, nav tik daudz, nav tik liela, lai varētu visu lokāli in-house, kā saka, izdarīt, un tad mākoņu pakalpojumu var atvieglot. Un vēl kas var atvieglot ir lomu dalīšana, ka ir
cilvēks, kurš atbild par darbstaciju aizsardzībām, ir cilvēks, kurš atbild par globālajām politikām, kurš dokumentācijas, piemēram, veido vai šādi. Ja ir lomu dalīšana, tas arī var atvieglot darbu un kategorizēt, atbildību noteikšana vienmēr ir laba lieta. Es mīlu to teicienu, kolektīva atbildība nav nekāda atbildība. Ja nav konkrēti cilvēks, kā tu prasīs pēc tam atbildību? Tādā ziņā. Bet, jā, un šajā gadījumā ārpakalpojums vai iekšējais resurss. Vēl viena lieta, kas ir jāstāsta, ir, ka ārpakalpojums, pie izmēra, ir arī ārpakalpojumi, kur ir pieejami tikai no konkrēta apjoma, tikai no konkrēta izmēra, un tur ir arī jāstāsta nianses. Un ja ir iekšējais resurss, teiksim, ja tas ir arī small and medium business, tur parasti ir, teiksim, tā ir viens IT cilvēks, kurš tagad ir, pa visu. Un tagad šim IT cilvēkam uzgrūst vēl virsū darīt lietas, sakārtot lietas priekš NIS 2. Tas būtu, manā prātā, neapdomīgi, ja tur nav kaut kāds papildus cilvēku resursu vai dotais laiks vai rīks, kurš atvieglo. Jo šajā gadījumā, piemēram, rīks, kuram ir centralizētā pārvaldība, es pieminēšu savu sev patīkamo rīku ESETA kā drošības rīks. Ir aizsardzības risinājums, kas uzstādās uz darbstacijām un serveriem un visām iekārtām. Un šajā gadījumā ir pārvaldības rīks, kurā es varu automatizēt lietas, man nāk atskaitītas, man nāk statistikas, un šajā gadījumā, tā, ka man būs jātaisa tas pašnovērtējums, es jau varēšu, man būs dati, no kurienes apstīt, man būs automātiski atskaitīta, man nebūs jāiegūt laiks datu sagatavošanā. Man vajadzēs tikai viņus salikt kopā smuki, lai izskatās, un atskaitīt būs gatavi, kā saka. Tādā ziņā, ka šie rīki, kādas ir rīku iespējas, jo nevienmēr, es zinu, Latvijā ir ļoti izplatīts lētākās cenas iepirkums, nevienmēr lētākās cenas risinājums būs tas, kurš būs visērtākais. Jā, vislētākais būs, ķeksītim būs, bet bieži vien tas lētākais risinājums, pat ja viņš izpilda tās prasības, kas ir vajadzīgas, viņš varbūt nav tik ērts lietošanā, vai viņš nenodrošina kaut kādas citas saistītās ērtuma lietas. Es tā to sauktu tādā ziņā. Tas ir par pārvaldnieku, bet tā tad ir noteikts cilvēks, un tad ir nākamais jautājums, par kas ir tās minimālās prasības. Šajā gadījumā šeit ir arī dažas lietas, ko no NIS 2 direktīvas, dažas lietas, ko es esmu pielicis kā manuprāt, svarīgas. Protams, kiberdrošības politika, backupu politika, žurnalēšana, logfile, kad darbības atsakot var, un kā, piemēram, paroļu prasības arī ir svarīgas. Kiberdrošības politikā daudz ko to var iekļaut, ka tas ir dokuments uzņēmumā, ka tagad tur ir definēts, ka lietotāju parolēm ir jābūt tādām, ir jālieto, piemēram, paroļu pārvaldnieks, un to no paroļu pārvaldnieku nodrošina uzņēmums, šādas nianses. Drošības risinājums centralizētā pārvaldība un automātiskā notikuma ziņošana. Tas ir viena no lietām, kas mūsdienās jau vajadzētu būt automatizētam. Ja kaut kas notiek tavā vidē, ka tev par to paziņo. Ar vārdu tevi, es domāju, IT atbildīgiem cilvēkam. Jo neviens mēs nesēžam konsolē visu dienu, un ja kaut kas notiekās, ir vajadzīgs apziņošana un automātiskā reakcija. Resursu un informācijas sistēma katalogs, lai vispār zinātu, kas jūsu uzņēmumā ir, kas tiek lietots. Tas, manuprāt, ir arī loģiska lieta. Bieži vien šo sasaist ar grāmatvedību, ar inventarizācijas lietām un tādām, bet arī tas ir nepieciešams. Un tam arī var palīdzēt dažādas sistēmas, dažādi risinājumi. Tādā ziņā. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir svarīga, ir datu dzīves cikls. Tāpēc, ka visam, es gan šeit esmu pierakstījis datu dzīves cikls, bet ir arī, es uzskatu, arī iekārtu dzīves cikls, jo jebkas, ja par datiem mēs varētu teikt, mums informācija kaut kādā veidā ienāk, mēs viņu izmantojam, mēs viņu strādājam, un vienā brīdī kaut kad uz priekšu informācija paliek nevajadzīga. Un šo nevajadzīgo informāciju, es uzskatu, ir ļoti svarīgi dzēst. Ir cilvēki, kas saka, tas ir vajadzīgs tur planētas sargāšanai, es nevaru teikt, ka tā nav. Ir cilvēki, kur saka, ka tas ir GDPR, es nevaru teikt, ka tā nav.
Bet es uzskatu, ka jo tev vairāk ir lieko nevajadzīgo datu, tas var apgrūtināt tavu dzīvi pēc būtības. Tāpēc, ka ja tev kaut kas ir datos jāmeklē, ja tev ir mazāki, aktuālāki dati, precīzāki dati, tev to ātrāk dabūs rezultātu. Nu, tad ātrāk varēs viņus izanalizēt, ātrāk šādus. Tāpēc arī datu tīrības jautājums. Es to personīgi redzu, ka datu dzīves cikls, kad dati tiek likvidēti beigās tajā brīdī, kad viņi nav vajadzīgi, tas ir tās datu tīrības, datu korektības jautājums, kas, manuprāt, arī pie kā ir jāpiedomā. Dokumentācijas ir vienmēr svarīgas. Nu, šeit ir riska pārvaldības un darbības nepārtrauktības plāns, kas ir divi kritiskie dokumenti, jo darbības nepārtrauktības plānā būtu jābūt. Ja mums tagad nošifrē visus Office dators, vai mums ir backupi, no kā pacelt informāciju, lai cilvēki var strādāt, kas notiek kraha gadījumā. Vai ir, tas var būt arī dabas iespēja un tā tālāk. Viens no svarīgākiem, kas ir nākamais, ir procedūra, kā tiks ziņots par kiberincidentiem. Jo regula un likums nosaka, ka, ja es esmu tajā sarakstā, ka mēs atbilstu tam svarīgajam sniedzējiem vai kā, ka manā vidē kaut kas notiekās, man ir par to jāpaziņo. Un kā tiks paziņots par to? Arī šeit ir procedūra jāizveido. Un pēdējais ir tas pirmais ikgadējais pašnovērtējums ziņojums, kas ir jāsastāda. Un tas, lai sastādītu, kā es teicu, tas prasa laiku. Ir jāapzina, kas ir tavā vidē, kādi ir tur visi datu plūsmas, lietotāju nianses, un tas prasa diezgan laika ieguldījumi. Un, protams, ka uzņēmuma procesi un darbības nianses var iespējot nepieciešamības apjomu. Tādā ziņā, ka joma un dati, ar ko tu strādā, ar ko tavs uzņēmums strādā, var mainīt to, cik daudz tev ir tam jāpievēršās vai kā, bet tas ir ļoti niansēti, un tur tad ir jāstāsta konkrētā uzņēmumā, konkrēti jūsu vidē. Tā uzmetīšu aci chatiņam un questions and answers, Q&A sadaļai. Neredzu, ka kaut kas būtu ierakstīts. Labi, tad iesim bišķi uz priekšu. Papildus. Šis reti, kur tiek minēts, bet, manuprāt, tas arī ir loģiski, ka ir nepieciešams, ja ir jāveic kaut kādi uzlabojumi ieviešanas, tas prasīs kaut kādu naudiņu. Budžets ir jāparedz. Un budžetu paredzēt vajadzēs jebkurā gadījumā, bet precīzāk to varēs izdarīt pēc šo minimālo prasību izdarīšanas. Ka tas arī ir, tāpēc vajag sākt ar to, ka ir šis cilvēks, iztaisa to vērtējumu un saprot, ko vajag darīt. Jo varbūt pirmajā vērtējumā būs neatbilstības, un tad uzreiz ir jāķerās pie tās novēršanas. Paredzēt arī cilvēku resursus, jo, ja būs jaunieviesumi, ja būs kaut kādas lietas, kas ir jānovērš, tās ir cilvēku stundas, kas ir jāiegulda un jānovērš. Protams, ja tas nav ārpakalpojums, bet tad tas atkal ir budžets. Tādā ziņā liela, maina budžeta izsvarojumu, tā varētu teikt. Jo gan darbinieku stundas maksā, gan ārpakalpojums maksā. Jautājums, kas kurā brīdī ir izdevīgāk. Tādā ziņā. Un, kā vēl viena lieta, plānot darbinieku apmācības. Tā. Iepriekš tika teikts, ka kiberdrošības nevar pakļauts nodaļai. Ja man ir jāpārskata šīs nianses, bet tas varētu būt tā teikts, tā ir tad iepazīšanās ar šīm minimālajām prasībām un iepriekš tika teikts, tā varētu būt. Šīs niansi es pieļauju, ka tā varētu būt, bet tikpat labi tas ir iekšējās organizatoriskās struktūras jautājums. Tādā ziņā. Jo pakļautība jau ir... Par apmācībām es redzu par apmācībām jautājumu, bet es pabeigšu, ja es par apmācībām pievērsīšos bišķiņ vēlāk vēl, tad es arī uz šo jautājumu atbildēšu. Tad par apmācībām, jo, ir svarīgi, ka ne tikai IT daļa vai tie cilvēki, kur ir interesējās par IT aktualitātēm, tā zina, ko darīt, ko nedarīt, ka nespiest uz phishing linkiem un nevērt kreisos dokumentus vaļā tautas valodā sakot, bet ir jāapmāca visi. Tāpēc, ka visa uzņēmuma komanda ir, kā saka,
durvis uz uzņēmumu kaut kādā mērā, jo e-pasta adreses ir praktiski visiem, nu, tā kā, un aizsūtīt kādu e-pastu es varu visiem un mēģināt piemānīt, es varu jebkuru cilvēku no uzņēmuma, lai tiktu iekšā pie iekārtas, pie šīm niansēm, jo bieži vien caur cilvēku jau visvairāk tas tiek izdarīts. Nu, tāpatās kā mūsdienu problēma, ka iekārta tiek lietot reizē gan darba, gan privātajām vajadzībām. Jā, pirmā es redzu, ka paralēli tagad skatos čatiņā, kad ir par likumiem, bet tam es tūlīt pievērsīšos, jā. Bet, nu, ka tiek iekārtas lietotas gan darbam, gan privātajiem, un ir es vairāk scenārijas redzējis, kur ir uz iekārtas, tiek uzlauzts sociālā tīkla konts, caur kuru tiek, nu, pat nu, ir variants, ka tiek uzlausts un tad caur turieni tiek klāt, bet ir arī variants, ka atsūta tev sociāli tīklā vai caur message vai caur WhatsApp atsūta linku vai pakotnīti, kur tev uz telefonu izpilda un no tavu telefonu sāk novērot. Un tālāk jau, nu, tu nemaz nezini, un tu tiek visi tavas, nu, ko tu skaties no telefona, tā skaitā darba lietas, tā skaitā uzņēmumu, tas var būt ceļš uz uzņēmumu, kā saka, resursiem uz uzņēmumu iekārtām. Tas, ka caur šādu privātu iekārtu, kas tiek paralēli lietot, bet tas gan ir tāds savā ziņā uzņēmuma drošības politikas jautājums, vai mēs atļaujam, vai mēs neatļaujam privātās iekārtas lietot darba vajadzībām. Ja neatļaujam, nu tad, protams, tas ir atkal nākamais jautājums, vai mēs nodrošinam kaut kādas uzņēmuma iekārtas, un vai kā tas tālāk tiek noteikts. Tā, es tagad pastīšos čatiņā. Par apmācībām. Ja daudz darbinieku, bet nevar visus vienā reizē veltīt līdzekļus, kur darbinieku grupas labāk kā prioritizēt. Ir dažādas pieejas par to, kā prioritizēt. Ir variants, ka tiek taisīts, nu, teiksim, testiņš, un tie, kam testiņā ir sliktāks rezultāts, tie pirmie. Ir online apmācības, bet tur arī tad testiņš uzreiz pēc tam es testiņus iesaku vienmēr pēc tam taisīt, ka kaut kāda veida zināšanu pārbauda ir jāveic, ka, nu, vai tu klausījies, vai tu atsēdēji, jo, nu, kā mēs mūsdienās zinām, ir certifikāti par noklausīšanos, nevis par, nu, mēdz būt tā, nevis par zināšanām. Un šis, bet kurus visvairāk, nu, savā ziņā viena pieeja jāir tiem, kuriem sliktāk rezultāti, otra pieeja ir tie, kuri visvairāk ir tā kā uz tā saucamā perimetra. Nu, kā piemēram ir e-pasta kastītes, uz kuriem visvairāk ir info e-pasta kastītes un šādas, uz kuriem atsūtīt var jebkurš, un kas ir, nu, tā kā diezgan viegli izdomājams no domēnu vārdiem. Nu, teiksim, cilvēki, kas strādā, tas būtu lieta. Publiskās, nu jā, nu, tas tāds izvērtējuma lieta, kurus pirmos apmācīt. Nu, vēl viena pieeja, ko es zinu, ko viens klients darīja, ka viņš uztaisīja tādas vispārīgas video apmācības visiem. Tajā brīdī, kad šis video apmācības tika veiktas, viņš izsūtīja tādu mazu testiņu zināšanu pārbaudi, un pēc šīs zināšanas pārbaudas taisnīca, ok, tagad mums būs katru gadu, būs rekur pārbauda, tad ir visiem testiņš, un visiem testiņš, bet tur es tagad no galvas neatceros, vai viņš lika pirms to testiņu, un tie, kas izkrita, tie būs uz to. Bet šajā gadījumā arī zināšanu pārbauda, un pēc tā, nu, tāds būtu mans ieteikums. Vajag visus, secība, nu, tas ir, jā, brīvā stilā. Un, Zinaida, es skatos, tagad likumā teica, ka ministrs kāpēc nosaka kiberdrošības pārnu izvirzītās prasības. Ja, šeit būs, es pieļauju certifikācijas jautājumu, un tad ir jāstāst. Jo arī, ja mēs paskatāmies uz to likumu, tāpēc šobrīd es teiktu, uz to likumu var skatīties tādā informatīvā, jo status ir vēl nav spēkā. Un šis ir tas, uz ko skatīties, viņš vēl nav spēkā, viņam vēl var būt arī, parūkšu citu logu, viņam vēl var būt arī labojumi un izmaiņas, bet ļoti pareizi saka, to visu nosaka, bet tas ir visu dokumentācijā jāstāsta. Es tāpēc nesaku precīzas prasības, es neesmu tas, kas to diktē, es neesmu tas, kas to nosaka, tas, kas to apspriež, un šajā gadījumā brīdī,
kad būs spēkā, tad es teikšu, ok, jā, kur ir tādas prasības, kur mēs varam atrast linku uz precīzu dokumentu, uz precīzu paragrāfu, kur tas ir definēts. Šajā gadījumā, sakarā ar to, ka tādu precīzi es tev nevaru iedot, es tāpēc arī tā kā negribu jā, tā visdrīzāk ir, un tā vajadzētu būt, cik es pārgājis pāri esmu, bet šobrīd es vēl negribu precīzi apgalvot vai nevaru norādīt uz vietu, kur tas ir precīzi uzrakstīts. Sauksim tā. Tātad, jā, spēkā stāsies no kas tas sanāk, jā, no 9. no nākamā mēneša 1. datuma. Bet paiesim tā, es apšķiru, Q&A, jā, varbūt kaut kas ir, ne, čatiņā. Ok, jā. Tātad, nākamais, par ko es gribu arī pieminēt, kad šie ir konkrēti prasības, kas ir jādara no riska pārvaldības puses. Tātad politikas daļai jau es pieskāros. Politikas jāizstrādā, uzņēmējdarbības nepārtrauktība, tas ir tas plāns, incidentu apstrāde. Bieži vien nav tā incidentu apstrāde, ja ir kaut kādas sistēmas, tur CRM vai zinu, Jira vienbrīd bija populāra ļoti, kā apstrādes, aprites, pieteikuma apstrādes sistēma, tad tādas var izmantot arī, kas dokumentē. Apmācības, kiberhigienas, kā saka, ko es tagad arī pieminēju, šifrēšana ir svarīgi saprast, kur ir jāšifrē. Standarta ieteikumi parasti ir, ka šifrējam portatīvos datorus, kā vienmēr, jo tie staigā apkārt, tie var tikt ja strādā no kafejnīcas, kāds var viņus padusē, un ja nav šifrēts, tad viss, kas ir cietajā diskā, viss ir brīvi pieejams. Piegādes ķēdes ir bieži vien, ka netiek padomāts par piegādes ķēdēm. Piegādes ķēdes, kā teiksim, piemēram, ja ir trešo pušu programmatūras, bet ne tikai. Un šeit ir piegādes ķēdes, parasti ir piekļuvu jautājumi, un arī par piekļuvēm, piekļuvu dalīšanos ar piekļuviem jūsu sistēmām, jūsu uzņēmumu resursiem, ir svarīgi to kontrolēt. Un šeit ir svarīgi par tām efektivitāte. Par efektivitāti politikas procesā, lai novērtētu efektivitāti. Dokumentācija kā tāda, es esmu novērojis, ka tas ir, tā kā es sāku strādāt ar IT, tās man bija lielākās galvas sāpes pēc pašā sākumā. Tik ļoti negribējās dokumentācijas taisīt, ka un es pieļauju, ka tas ir vairumam IT cilvēku, kas sāk nodarboties, no jebkuras puses ar IT, ka dokumentācijas lielākās galvas sāpes negribās. Jo, ir jāiegulda laiks, ir jāraksta un tā, bet ar laiku es pats kā IT cilvēks, es sapratu, ka tā ir zelta vērtība. Dokumentēšana kā tāda ir zelta vērtība. Tāpēc, ka paiet laiciņš, un cilvēka prāts var neatcerēties. Un tikko tev ir nodokumentēts tā, čik, redz, kur mums tur bija tā, tur vajag darīt tā. Un ātrāka reakcija. Vai arī aizvietošanas gadījumā. Cilvēku redundants, lai nodrošinātu. Bez dokumentācijas ir ļoti grūti iztikt. Tādā formā. Par citiem organizatoriskiem pasākumiem, kas ir iekļauti kā prasības, ir cilvēku resursu drošība, piekļuvas kontrolas, politikas līdzekļu pārvaldība. Tas ir arī, kā es to redzu, ka iet roku rokā ar tām piegādes ķēdēm, ja tas ir ārpakalpojums. Un citi tehniskie pasākumi, multifaktors, nepārtraukts autentifikācijas un droši sakaru kanāli. Par piekļuvēm, tur mans ieteikums uzreiz ir par kaut kādu pamu domāt, par kaut kādu, mūsu portfolio no pamiem ir Senha Seguro, to, ko es varēju. Šeit ir rekurs slaids ar dažādiem risinājumiem, kas nosedz dažus no šīm prasībām, tā varētu teikt, prasībām, jo, ja tas nav ārpakalpojums, kurš nosedz visu, ja jums kāds pārdevējs pateiks, kur ir risinājums, kas visu neizdevīgi izpildi, es varu likt, nezinu, ko man ķīlā likt, ka tas tā nav, jo neviens risinājums kā tāds nevar izpildīt visas prasības, kaut vai tāpēc, ka tur ir cilvēks iesaistīts, tā persona. Ja tas nav ārpakalpojums, kurš saka, visu mēs ņemam uz sevi un tiešām izpildi visas prasības, tad nevar tā būt. Un ir jāpadomā par šiem risinājumiem, kādus risinājumus jums vajag,
lai jūs izpildītu šīs minimālās prasības. Tātad tagad paiesim par apturošiem elementiem un kas ir tie risinājumi, ko mēs redzam, kas izpilda to prasību. Tātad risku analīze un drošības politika, tur bez audita un bez kiberdrošības audita neiztiks. Tas auditā. Incidentu pārvaldība. Šajā gadījumā no mūsu piedāvātiem, mūsu portfolio esošiem produktiem, no Assetam ir Inspects, kas iekļāvās Enterprise un Elite. Asset Inspect XDR risinājums. Kur var redzēt, kāda notikumi, kas ko izsauc, var veikt kiberincidentu analīzi, izpēti, datu savākšanu, un tas var atvieglot tālāk nodošanu šo tālāk, kas ir vajadzīgs arī nodot, ziņot par notikumiem. Funkcionālā testējumība, backupi, kas ir Xopero, Acronis arī ir iekš mūsu portfolio, un atjaunošana. Par backupiem vienmēr ir svarīgi ne tikai taisīt backupus, bet pārbaudīt, ka no backupiem var arī atjaunot periodiski. Tas arī būtu tāda procedūra, ka ja mēs taisam backupus reizi periodā, mēs arī pārbaudām, ka mēs backupu varam pacelt augšā un atjaunot datus no backupu. Piegādes ķēdes un Senha Segura, PAMS kā privileģēta access management, angliski, jā. Un ka tu vari nodot piekļuvas sistēmām, tur var auditēt, kad slēdzās, kā tiek izmantots un nodrošināt, ka netiek pa ilgu nodrošināts, jo viens no tādiem, arī durvīm uz uzņēmumu iekšpusi, ko es esmu novērojis, ir, ka ir ārpakalpojums, ir kur piekļuvus iekšēju sistēmu, ārpakalpojums tiek izpildīts, bet netiek likvidēts konts un piekļuvi. Tas būtu šīs kaut kādā veidā arī datu apritis, ka šis konts vairs nav vajadzīgs, šis konts tiek likvidēts. Ka šīs piekļuvas, lai nevar vairāk izmantot. Jo, parasti tas ir cilvēks aizmirst, un ja ir šāda sistēma, kas kontrolē, kas pārvalda šādas piekļuvas, tad tas var atvieglot šo visu. Kā arī var redzēt, atsakot, kas kur ir piekļuvs pēc tam ļoti, ļoti ērti un labi. Tīkla informācijas sistēmu, ievainojamība, pārvaldība un atklāšana. Atkal tas ir pa lielam drošības risinājums ar savu pārvaldību. Un ievainība un patch management, kas arī Assetam ir pieejams. Kiberdrošības risku pārvaldība, pārvaldības pasākumu, noteikuma procedūra. Tur ir apmācības un ne tikai, apmācība otra puse, ko es arī cenšos vienmēr uzsvērt, ir, ka ir arī šī pārbauda. Es minēju testiņš, bet labāka pārbauda ir, ka ir reāli, reāli testē, reāli atsūta lietotājiem e-pastus tur ar tiem pikšķerēšanām, bet, protams, white hackeris, labais noīrēts, ārpakalpojums, kurš izsūta un skatās, cik cilvēki atpazīst, ka tas ir viltus e-pasts, cik cilvēki atpazīst, ka tas ir viltus pielikums, nevar vaļā. Un veikt šādas pārbaudas. Parasti jau šādas pārbaudas var veikt gan arī, vai cilvēki ir pietiekami stipri šī robeža barjera kibernoziedzniekiem, un tāpat tās arī būtu jāveic arī sistēmu pārbaudas, tā saucamie pentesti, vai ir konfigurācijas visas pareizas, vai ir updatots, viss, šādas nianses. Vēl par elementiem, par šifrēšanas lietām. Tur Assetam ir arī šifrēšanas risinājums, kā minēju, portatīvie, ka minimums cilvēku resursu drošību un piekļuvas kontroli. Senha Segura ir viens, vēl ir neatkarīgi no tā, vai pāroļu pārvaldības kā multifaktoru autentifikācija. Arī Assetam tāds ir, Secure Authentication saucās, jo multifaktors var ļoti daudz ko novērst. Ļoti daudz ko. Multifaktors man personīgi ir ieviests visos, kur vien var ieslēgt, un visās kiberdrošības apmācībās, ko mēs vadam arī pēc pieminam, un tam būtu jābūt, ja uzņēmums domā par drošību, tad uzņēmuma kontiem un sistēmām tam vajadzētu būt bez jautājumiem kā obligātam. Jo,
ja arī, teiksim, tur ir lietotāji, kur saka, man ir tur nērti vai kaut kā tā, es atvainojos, drošības politika, drošība pirmajā vietā. Ir iespējams, ja tiek viena iekārta lietotāja ir uzņēmuma iekārta, uzticama iekārta, viņu ieklikšķināt, ka, teiksim, uzticamies šai iekārtai uz periodu, bet arī nevis mūžīgi, bet uz periodu. Un, kad tās otrais faktors ir jāievada pēc laika. Tādā ziņā. Šis ir par multifaktoriem un autentifikācijām. Tālāk vēl es nedaudz gribu parunāt par pakalpojumiem, par ārpakalpojumiem. Šajā gadījumā konkrēti ESET, jo tas ir viens no risinājumiem, ko mēs pārstāvam. ESET pakalpojumi ir ESET headquarters pakalpojumi, ir mūsu vietējie pakalpojumi, bet šeit, teiksim, es vairāk par ESET headquarters pakalpojumiem, kuri tad iekļauj šīs lietas, kas būtu jāizpilda NIS2, pa lielam SOC centras darbības. Ir nosacījums, ka, lai šādu pakalpojumu, kas pieskata jūsu vidi, tos incidentus skatās un apziņo, varētu paņemt, ir nepieciešams, ka jums ir arī ESET aizsardzības risinājumi kā tādi, jo šie pakalpojumi iet pa virsu ESET aizsardzības risinājumi. Un risinājumi, kur iekļauj arī XDR, ESET Inspect. Un viņi būs pieejami caurumiem, viņi tūlīt praktiski būs pieejami. Ja par šiem pakalpojumiem ir interese, tad atsevišķi uzrakstiet mums, padodiet ziņu, jo tur ir jāsaprot apjoms, tur ir jāsaprot, vai jums ir produkts apakšā, kurš atbilst ESET drošības pašu ESET Endpoint Security, ESET Server Security serveriem, kad ir šīs programmatūras, caur kurām tad arī šis SOCs darbojās un caur kurām programmatūras, caur kurām šīs tiek pieskatīta šī jūsu vide, tā varētu teikt. Par to, kā tas darbojās, šeit ir, teiksim, viens piemērs. Tad jums kā klients ir ESET headquarters komanda, drošības Security Operations Centers, kurš tad veid šo monitoringu un noziņo weekly un monthly reporti un periodā, un arī, ja ir kādi precedenti, tad ir alerti uzreiz tādā ziņā. Pa lielam tur dalās, ka ir mazāks un lielāks šie pakalpojumi iespējamības, ir, kur ir cloud only, ka tikai mākoņu pakalpojumi, ja jums ir jūsu vide, tad tur var atšķirties, kā arī lielākiem uzņēmumiem, kur ir jau dedicated support pieejami, un arī, piemēram, ieviešanas un upgrade procedūras, kur ir iekļautas. Bet, kā es teicu, par šiem pakalpojumiem, ja jums ir interese, tad dodiet ziņu atsevišķi, uzrakstiet mums, tāpēc, ka pirmkārt viņu vēl nav tūlīt būs, un otrkārt ir priekšnosacījumiem, kuriem ir jāizpildās, pirms šādus pakalpojumus vispār var pielietot, kā saka, tādā ziņā. Tas ir par ESET. Ja tas ir kā ārpakalpojums, ja ir iekšējais resurs, tad es, protams, varu ieteikt ESET risinājumu. Šeit ir tāds kopējs platformas kopskats, tālāk nedaudz par aizsardzības līmeņiem, kad ir dažādi aizsardzības līmeņi. Protams, var izvēlēties sev piemērotāko, vai šifrēšanu, vai Cloud Sandbox, kas ir zem aizsardzība ar progresīviem draudiem, vai tur ir Cloud Office tiek izmantoti, vai Google Workspace, tad arī tā aizsardzība ir iekļauta attiecīgajā līmenī. Tas, kas, un ir arī elite līmenis, kur ir iekļauts praktiski viss no zināmiem, kā jau pēc nosaukuma elite. Bet tas, ko es gribu pieminēt, ka jebkuram aizsardzības līmenim ir pieejama šī konsole, kurā gan automatizācijas, gan atskaites, gan tur atvieglo darbu kā tādu. Ir konsole kā rīks, šis pārvaldības, kas nāk visam, jebkuram līmenim. Tev ir ESET, tev ir konsole. Un caur konsoli jau tu tālāk var ļoti daudz ko izdarīt. Es kā cilvēks, kurš arī ar klientiem saslēdzās un šīs konsoles mēdz parādīt un analizēt dažus precedentus klientu vidēs, es esmu pamanījis, ka tikko apgūst, kā lietot konsoli,
saprot, ka, klausies, tas ir rīks, jo tur ne tikai drošības risinājumi, bet operētāja sistēmas. Un tas ir tas, ko es teicu, ka rīki, kas padara ērtu lietošanu. Ka tev ir, teiksim, šajā vienā konsolē, tu reizē vari hardware auditu, software auditu uztaisīt, tu vari pārbaudīt drošības risinājumu, tu vari redzēt operētāja sistēmas updateus, tu vari skriptus izsaukt, sevis veidotus, tu vari instalēt, atinstalēt programmatūras. Tas, ka šī iespēja rocības iespējas ir daudz plašāks, un, teiksim, tas, ko es tagad minu, tur tās visas iespējas konsoles, tas ir jebkurā, ko es paņemšu, pat pirmajā aizsardzības līmenī no ESET ir tava visa šīs automatizācijas un atskaišu iespējas. Un tas ir vairāk to uzsver uz to, ka tas ir rīki, kuri tev dod funkcionalitāti, ko tu vari izmantot plašāk, tas var atvieglot dzīvi, un, ja tu vari automatizēt, tad vispār skaisti. Jā, un tā platforma ESET, tā, ka tas segums, teiksim tā, ir, principā visam, jo, kā es teicu, arī mobilās iekārtas tiek aizsargātas no ESET šajos plānos, šajos aizsardzības līmeņos, jo, visas iekārtas, katra iekārta, katrs konts var būt kā durvis, lielākas, mazākas, varbūt citreiz nevis durvis, bet loks uz jūsu vidi. Un tāpēc tas par to visu ir jāpadomā. Tāpat tās kā ir jāapkopo kādi konti, kādas iekārtas ir, tāpat tās šie konti un šīs iekārtas ir jāizsargā. Tas ir par to. Tā, rezultātā, mēs jau lēnām tuvojamies finišam, rezultātā vajadzētu būt tā. Tas ir vairāk, es teiktu, rezultātā vajadzētu būt tā, ka kiberdrošība ir kā prioritāte nodefinēta, tas ir jāsaprot, jo, ja kiber nebūs kā prioritāte, tad tas ar laiku zudīs, arī tad, ja tiks dotajā brīdī ieviests, viss ir forši, bet mēs pie tā nepiedomājam, nav cilvēks, kurš tur atbild, tad ar laiku viss aizies, atvainojos par frāzi, pa pieskari. Tā. Drošības pārbaudes. Jā, tas, ka kaut kas ir ieviests un nokonfigurēts, var radīt pārliecību par drošību, bet tā var būt viltus pārliecība, ja tas netiek pārbaudīts. Līdz ar ko ir svarīgi, ka ir veikts šīs pārbaudes. Drošības standartu ieviešana. Tas, ka tiek sekots līdzi drošības standarti, kā piemēram tās pašas šifrēšanas, tās pāroļu nianses, sistēma update. Tas ir, manuprāt, svarīgi, jo ievainojumības, kas tiek labotas ar update. Bieži vien ir admini slinko šito, ka neupdato, bet tas ir svarīgi. Un tam vajadzētu būt arī kā procedūrai, kā dokumentētam, ka reizi tādā periodā mēs liekam updates. Ja ir kritiskais updates no ražotāja, tad mums ir tad mēs liekam ātrāk, nevis gaidam nākamo plānoto downtime, tādā aspektā. Dati, es uzskatu, vienmēr ir svarīgi plūsmu, šifrēšanu, uzglabāšanu. Es šeit pierakstījis, bet tas pa lielam ir uzņēmuma vadītāji, kurš saka, kādi man tur dati, man tur nekas nav. Es taču pērku, pārdodu kaut ko, kādi man tur, es tur neko neuzgāju. Es saku, tev ir rēķini, tev ir līgumi, tev ir šāds, un arī tie ir dati, kaut kur jau viņi tiek glabāti. Kaut kur jau viņi ir, un arī tur tie ir jāizsargā, arī tiem būtu jābūt datu dzīves ciklam. Tādā ziņā, Jo saprotot, kas ir dati, kā dati plūst, DLP risinājums ir ļoti labs, lai starp citu, lai saprastu, kā dati plūst, data leakage protection. DLP, jā, data leakage. Darbinieku apmācības, jo, katrs, kam ir konts, kam ir piekļuve, varbūt vājais posms, līdz ar ko nodrošinam, ka šie posmi nav vāji, apmācam. Un galvenais arī tur vajag draudzīgi pieiet, ko es esmu pamanījis un apmācībās, ko es pieminu, ka ja kāds darbinieks ir tagad uzķēries un ir dabūjis sev tur kaut kādu vīrusu, kaut kādu, galvenais ir tā kā izstāstīt, kas ir bijis nepareizi, nevis tikai kliegt virsū, vai tu muļķi, kas tu nezini kā. Jo pirmkārt, ja tu izstāstīsi, tas cilvēks sapratīs kļūdas un viņš būs tuvākajā laikā, viņš būs drošākais cilvēks, viņš nespiedīs tur nevienu pikšķerēšanas linku, ja viņš tikko ir dabūjis precedentu, viņš būs tuvākos mēnešus, viņš būs pats drošākais visā uzņēmumā.
Tas ir viens. Otrām kārtām, lai viņi ziņotu par to, ka kaut kas notiekās. Jo vēl es esmu redzējis, ka ja IT daļa pieiet kā tu to, kā tu tā, nosodoši, nepamatoti un neskaidro lietas, tad ir atsevišķas reizes, kad darbinieks pat slēpj, viņš kaut ko izdara, es negribu, lai man kliedz virsū. Manuprāt, tas ir viena no lietām, pie kā ir jāstrādā, pie šāda veida komunikācijas. Un tas ir arī apmācībās, ko es minu, ka arī starp darbinieku un šajā gadījumā IT vai drošības daļu ir jābūt labai komunikācijai, ir jābūt atvērtai komunikācijai, un mēs visi esam cilvēki, mēs visi varam kļūdīties, un nevajag tagad cilvēku, kurš nav IT speciālists, un es trostēt par to, ka viņš nezina IT nianses. Vēl ir tā, ka ir IT speciālisti, šitas gan ir uz IT speciālistiem, ka ir jābūt informācijas lokā, par aktualitātēm. Cērtam sekot līdz jaunumiem, kiberdrošības kompetenci kopiena tiek veidota, kurā var piereģistrēties un varbūt ir sekot vispār ziņām par kiberdrošību, par pačiem, par jaunumiem, ja jūs izmantojat programmatūras, sekot, vai šīs programmatūras nav kritiskie pači kaut kādi iznākuši, tas parasti ir piesakās ziņojumiem, piesakās pārskatiem, piesakās arī newsletteriem kaut kādiem, kas kaut kādā brīdī ir jāizskata. Un plānojiet resursus. Apmācības plānojiet, ka ja būs jāievieš kāda sistēma, ka tam vajadzēs gan laiku, gan finanses, gan cilvēku. Ja būs ārpakalpojums, tad plānojiet, ka tas ārpakalpojums būs ir šī ārpakalpojuma iepirkums kaut kādā mērā ir apjoma, detaļu definīcija. Jo šajā gadījumā, ja jūs kā uzņēmums skatāties un sakat, ir ārpakalpojums, kurš saka, mēs jums visu par nisu, lūdzu uzskaitiet, kas būs tas, ko jūs darīsiet, kādi būs reakcijas laiki, kādas būs, ir svarīgi šīs nianses. Jo, tāds viss, man ļoti nepatīk šādi visu mēs izdarīsim. Bet tas varbūt man personīgā nianse. Bet plānojiet resursus, jo tas būs vajadzīgs. Par DLP, SafeTech ir mūsu DLP risinājums, ko mēs pārstāvam. Blanko ir par datu iznīcināšanu, kas arī varbūt par ko vērts ir šeit padomāt. Datu iznīcināšana gan kā no dati, tas var būt datu bāzē, tas var būt flaškas, tie var būt cietie diski, tas var būt iekārtas, tas var būt dati kā datu kopas. Un pārējiem es jau, manuprāt, pieskāros. Tā, es tagad pastīšos, vai ir kaut kādi jautājumi, vai ir kaut kādi komentāri. Cik biežām ir es redzu jautājums, cik biežām ir jābūt apmācībām? Ja nemaldos, likums nosaka, es tagad negribu samalot, vai tik nebija, ka reizi gadā ir obligāti. Vai reizi periodā. Es šajā gadījumā, es neesmu jurists un es likumos tik detalizēti vēl neesmu iegājis, tāpēc, ka vēl nav stājies spēkā. Bet pēc būtības, ja nemaldos, reizi gadā bija, ieteikums ir arī izveikt kaut kādu testiņu, piemēram, pirms katra nākamā izveikt testiņu. Un ja tur ir zināšanas ir pietiekami, tad uzskatīt, ka tas cilvēks ir apguvis un ka viņš ir zināms. Arī tāda prakse ir, ka tas arī kaut kādā mērā taupa resursus. Ir, piemēram, know before risinājums, kas arī ir apmācību cilvēku kļūdu, tāds apmācību treniņa rīks, un ja ir interesi, tad varat arī uzrakstīt. Mēs arī paši klātienes un attālinātās apmācības veicam, ja par apmācībām tāda vajadzība ir. Bet šajā gadījumā iet runa par parastā darbinieka apmācību, jo, piemēram, ja mēs runātu par IT personāla apmācību, tas jau ir cita līmeņa apmācības, cita līmeņa, tas ir pavisam cita opera, kā saka. Jā, un par to, kā saprast, ja grib pēc būtības, nevis pēc likuma burta, tad saprast var ar zināšanu pārbaudēm. Vai arī šiem izsūta iekšēji pikšķerēšanas e-pastu, kurš ir uztaisīts tā, ka viņu vajadzētu saprast, ka tas ir pikšķerēšana un vēl no kaut kādas neīstas adreses, uzņēmuma nosaukums @gmail vai kaut kā tāda. Un paskatīties, cik daudz cilvēku uzķerās, cik daudz cilvēki
Jā, cik daudz cilvēku ir šie vājie punkti, un pēc tā tad spriest. Tas būtu tāds mans ieteikums, ja grib pēc būtības, nevis pēc likuma burta. Jo, likuma burts ir viens, tad būtība ir manuprāt, ir daudz labāka. Kā vēl viens mans piemērs ir, kad es iepriekš strādāju, tā kā GDPR nāca, es strādāju uzņēmumā, kur arī bija arī informācija un datu apstrāde, datu plūsma bija darbības. Un sakarā ar to, ka jau par to bija domāts, bija procedūras atstrādātas, bija datu dzīves cikls bija izdomāts, tajā konkrētajā vietā, kur es strādāju, GDPR ieviešana neprasīja neko, tāpēc par to jau mēs bijām domājušie loģika, kas, teica, mums ir dati, mums par datiem ir jādomā. Mēs nevaram tagad visiem rādīt visu. Tas, ko diktēja, par to mēs bijām jau padomājuši. Un, ja domā par drošību pēc būtības, tad, principā, visas šīs prasības jau ir par to, lai būtu lielāka drošība pēc būtības. Tas ir tas mērķis. Tā. Labi, es šajā prezentācijā par daudz produktos centos neiet, tāpēc, ka, ja mēs ietu katrā no produktiem, tas prasītu vēl laika. Palielam tas arī no manas puses bija viss, kam es gribēju tā pieskarties pēc diagonāli. Vairāk par to, ka ir jāiegulda laiks, ir laicīgi par to jādomā. Datumi, ir nākamā gada, tie 7. mēnesis laikam bija vai kaut kā tā. Bet tas to nevar izdarīt vienā dienā, ir jāsāk jau tagad, ja ne vakar ir jāsāk. Vismaz domāt par to, saprast, vai jūs esat, iekļaujoties sarakstā, vai jums ir jāreģistrē. Tālāk, ja ir jāreģistrē, tad kas būs tas cilvēks, vai man iekšā ir cilvēks, vai man vajag ārpakalpojumu. Visdrīzāk, ka tas ir SMB gadījumā, tur mana pieredze liecina, ka tur parasti ir IT cilvēku trūkums, tur būtu ar kādu jāpakonsultējās. Sākt ar to, ka iepazīties ar dokumentu, ar likumu varbūt, varbūt ne visi ir juristi, arī es neesmu jurists, un varbūt dažas tehnoloģijas arī man tur jāpadomā divreiz, kamēr es saprotu, bet vismaz tās svarīgās sadaļas, var saprast, vai mēs atbildam. Un, ja gadījumā kas, var vienmēr atbildīgām iestādēm prasīt, jo, jau ir nodefinēts, ka ir kontrolējošās iestādes arī, Kiberdrošības centri bija tā kaut kā saucās laikam tas, un otrs. Jā, ok, Riči, es sapratu, man diemžēl nav bijis laika, aizņemts esmu, sorry, es atceros, ka mēs Riči runājām, bet šobrīd nav sanācis, lai es paturēšu prātā. Tā. Labi, es te vēl kādu brīdi pakavēšos, ja kaut kādi jautājumi vēl es varētu atbildēt, bet palielam no manas puses tas ir arī viss. Ja jums jautājumi nav, tad paldies par veltīto laiku. Es ceru, ka bija kaut kas, par ko padomāt. Es ceru, ka bija kaut kas, ko ņemt vērā. Un, ja ir kādi jautājumi, vienmēr varat dot mums ziņu. Mēs par drošību vispār cenšamies domāt, cenšamies nest karogu, turēt, vai nekā saka, turēt acis vaļā, ausis vaļā un stāstīt arī citiem.